Raidījums Kadrs kultūrā šodien ir atbraucis uz Dertī Dīla teātro. Šeit tiek spēlēta jau 50. reizi izrāde Baltā grāmata. Lai arī tiek sacīta, ka tā ir izrāde bērniem, mēs gan esam pārliecināti, ka arī pieaugušais šeit nejūtās lieks. Nu ko, dodamies! Lūdzu! Labdien! Labdien! Šis ir Jānis. Šī ir Lama. Mēs esam aktīvi. Tur aizmugurē sēž Miķels, pamailot. Viņš ir izrādes gaismotājs. Un šodien mēs visi kopā lasīsim un izspēlēsim Balto grāmatu. Kurš no jums ir lasījis Balto grāmatu? Brīnišķīgi! Pēc Jāņa Jaunsudrabiņa Baltās grāmatas motīviem veidotajā izrādē režisore Inga Tropa un aktieri Lauma Baloda un Jānis Znotiņš aizved mūs uz 19. gadsimta laukiem. Tur tiekamies ar zinātkāro puiku Janku. Un, lai arī mūs šķir gadsimti, jautājumi, uz kuriem atbildes meklē Janka, ir tikpat aktuāli arī šodien, un ne tikai bērniem. Izrāde rezultātā ir kā platforma sarunai starp pieaugušo un bērnu, starp pieaugušo un viņā paslēpto bērnu, nonākot līdz pat sarunai par pieaugušiem tā saucamajiem neērtajiem jautājumiem. Anna Sīles, teātra direktors, mudināta. Es atsaucos uz šo piedāvājumu uztaisīt bērniem izrādi. Nu, ko lai taisa? Anna īstenībā piedāvāja Balto grāmatu un pirmā mana reakcija Baltā grāmata, nu labi, es paņēmu, bet liels paldies Annai, tāpēc, ka tas brīnums, kas pārvarot tās pirmās divas lapas puses, kas joprojām nešķiet varbūt tik interesants, jo ir šie garie, bet nav īstenībā cik garie mājas sēdz apraksti. Pēc tam ar katru lapas pusi es aizrāvos aizvien vairāk un vairāk, un tas bija tāds ceļojums ne tikai Jaunsudrabiņa pasaulē un viņa bērnībā, bet ceļojums manas pašas pasaulē, manā bērnībā un pie mana pašas kodola. Bet jums tāds, kas ir tas, kas šī izrādē piesaista un uzrunā, kāpēc nāk arī šeit, gan bērni, gan arī pieaugušie? Pirmais, kas man liekas, ir autors un klasika. Klasisks, absolūti klasisks latviešu literatūras darbs. Un otrs ir veids, kā mēs to darām, tā komunikācija ar skatītāju. Tās divas lietas saliekot kopā, man liekas, arī ir tas, bet pirmais noteikti ir autora Jaunsudrabiņa Baltā grāmata. Jā, bet, piemēram, tad, kad es sev atceros, kad man vajadzēja skolā lasīt Jāņa Jaunsudrabiņa Balto grāmatu, tad man absolūti tas likās neiespējamā misija. Es ķēros klāt skolā. Tad man vajadzēja akadēmijā, kad es mācījos. Mums vajadzēja arī fragmentus taisīt. Es nebiju spējīga izlasīt. Es izlasīju tikai tos fragmentus, kurus man vajadzēja. Un tad, kad Inga man piedāvāja spēlēt, tad man pirmā doma bija, ak, Dievs, man būs tā Baltā grāmata jāizlasa. un tad es atceros to, kad es sāku lasīt šo grāmatu, tad man bija tā lielākā aizrautība un tas lielākais izaicinājums tieši tajā, kā bērni ieinteresēt šajā klasikā. Jo lasīt nebūtu nav tik viegli, bet kā tad to padarīt interesantu arī man pašai spēlējot. Un jā, tad. Bet to, ko mēs dzirdam arī no skatītājiem, man ļoti palicis ir atmiņā, kāds no skatītājiem teica, ka šīs izrādes veiksme esot tajā, ka šī izrāde parādot to ideālo veidu, kā audzināt mūsdienu bērnu. Un man šķiet, ka tas ir, man ir milzīgs prieks, ka šis skatītājs to šeit redzēja, nolasīja, jo tā ir tāda mūsdienu sabiedrības, manuprāt, tāda aktuāla lieta, kā izaudzināt to bērnu tādu, lai viņš būtu vesels, laimīgs, veiksmīgs un bagāts. Bet kādā veidā jūs ar to izrādi, tavuprāt, aiznesat šo vēstījumu tad? Caur šiem vispārīgajiem kodiem, kas ir par draudzību,
par līdzjūtību, par prieku, par to, kā izskaidrot lietas, kuras varbūt nav tik viegli izskaidrojams, par nāvi, par visiem šiem bērnam aktuālajiem jautājumiem, kurus pieaugušais šajā skrejošajā pasaulē ļoti bieži nezinu, kā izskaidrot, vai paskrien garām un neieklausās tajā bērna tik sāpīgajā jautājumā, jo es atceros, kad es pat biju maz, man ļoti, ļoti interesē šīs lietas. Ar laiku mēs sapratām, ka, un beigās jau dabūjām tieši to, ko mums Inga no Mustera kā arī prasīja, ka mēs ar bērnu sarunājamies kā ar līdzvērtīgu cilvēku. Mēs viņu neuzskatām par bērnu. Viņš ir ļoti līdzvērtīgs sarunu biedrs. Laikam tas, ko es tajā visā saskatu un sasaistu ar sevi, ir tas gaišums un pozitīvisms, kas vīd cauri ikatrai lietai, jo es jau kaut kur minēju kaut kādās intervijās, ka lasot tagad šajā vecumā pirmo reizi balto grāmatu, es ar katru mirkli sāku domāt, kāpēc tieši baltā grāmata vienā mirklī, jo tur tik daudz īstenībā ir tādu gan baisu, gan drūmu notikumu, gan dažādu problēmu. Bet tad saprotu, ka tas bērna naivums, tā ziņā, ka tāds tīrums, gaišums un pozitīvisms un ticība brīnumiem meša sagādā. Tas tā kā palīdz to visu, palīdz to dzīvi daudz vieglāk dzīvot, un man liekas arī kaut kā pareizāk, jo kurš tiešām tie kreņķi nāks un ies, un visādi notikumi notiks, un dzīve pat par sevi ir sarežģīta, tāpēc, ka viņai ir, acīm redzot, jābūt sarežģītai, bet vajag to skatu punktu. Tāds veselīgs skatu punkts, manuprāt. Labi, bija ļoti interesanti klausīties, kā stāstīja. Es uzzināju arī daudz ko jaunu, tu grāmatu. Nebija lasījis pirms tam balto grāmatu. Tagad ir tāda interesi izlasīt. Jā. Ļoti. Kā tev patika? Bija ļoti interesanti tā kā teātri skatīties un varēja arī paši piedalīties. Kur no tiem tēliem vai kurš no tādiem stāstiem tā patika vislabāk jums? Man patika Klībais Janka. Klībais Janka, kāpēc? Kāpēc Janka tā uzrunāja tevi? Tāpēc, kad aktieri ļoti pa viņu jokojās un visu kaut kā izrādīja viņu būtību. Un ko pēc tev? Man vispār patika visi stāsti, jo visi bija ļoti interesanti un jauki. Un tu arī lasīt gribi grāmatu tagad? Jā. Noteikti mājās iesiet, mammai teiks, ka gribi balto grāmatu lasīt. Un kā jums liekas, kas ir tāds galvenais šī izrādē? Kas ir tā galvenā mācība, ko esat guvuši no stāstiem? Kas tagad ir tāda lietiņa, ko tā padomāsiet vairāk? Ar vecmamā un aiziesiet vecmammu un vectietiņu apciemot? Kad nevajag nekad dusmoties uz citiem. Nevajag dusmoties, vai ne? Kā tev liekas, kas tāds? Cēlis bija ļoti laimīgs un mīļš, jo tu slikti aizdomāties par to, kā tu tur dzīvē visu kaut ko dari. Netradicionālā veidā radīts teātris, kas bērnus ieinteresē lasīt grāmatu. Jūs tādas bieži apmeklētas vai izrādes? Cenšamies. Mums arī brālēni līdz māsītes kopā tā kā ģimene nākam. Bet šis ir tāds savādāks, jūs prāt? Jā, tas ir kaut kas tā kā bērniem interesants. Viņi arī paši var iesaistīties tur tādā mājiņā, tur lietas. Un tas lodziņš, ko atvērt, tas bija ļoti tā interesanti. Neparasti tā kā īsti realitātes sajūta rada. Jūs savu bērns ir braucies mūžu satiks jālaidi? Padalīti malu dienu, lai paliks ilzu vēl sasarāšam rokas kādu pēc dienas mūžu. Dies mūžā gudri kungu, lai ir tieši slīpē, lai tie astronās, mums ir viena veca kāds ilgu mūžu dzīvojuši. Tev tā gaļa, mums tā daudz plecā parēm. Tev izskatās papēdis. Kāpēc tev tā kāja nav vesela? Kāpēc viņa nav vesela? Kāpēc viņa saust? Es biju drusku brangāks nekā tu tagad. Siena vākšana, zvaigžņotas vasaras naktis, darbs lauku sētā. Tā ir ikdienas dzīve, ko tomēr nevaram nošķirt arī no tādiem notikumiem kā nāve, slimības un laukos tik raksturīgā lopu kaušana.
Kad ir par šīm aitām, par to kaušanu, nu, tā ir tā daina, kurā, man liekas, ik pa laikam tā liekas, kad ievelk tā elpa un tā cilvēks pats aizdomājas, jo, nu, tas ir tāds arī tēma par to, kā pasniegt, un kāpēc bērnam vispār stāstīt par to, ka mēs kaujam tos dzīvniekus, un tas... Jo mūsdienās jau, manuprāt, bērns, kurš ir izaudzis pilsētā, viņš pat nespēja aizdomāties par to, kas tad ir tas, kas ir tavā šķīvītī. No kurienes tā gaļa nāk, viņi vienkārši ļoti bieži, veikalā nopērk. Bet viņi nesavēl kopā to, ka tas ir dzīvs radījums, tas ir dzīvnieks, un ar tieši tādu pašu sirsniņu un dvēselīti un tā tālāk. Un kā to izskaidrot šo, barošanas ķēdi šajā pasaulē? Ka nav. Tas nav tik vienkārši, ka tu aizēji un nopērci, un tur tev vienmēr būs, un tā tas vienmēr ir bijis. Nē, īstenībā tas pamats jau ir citā. Un kā tad ir bijis kādreiz, kad nebija tāda liela veikala, kur tu aizēji vienkārši samaksā naudu? Kādas sajūtas ir tad, kad tev tik tiešām, kā raksta Jauns Drabiņš, tu ēd savus draugus? Bet citas iespējas jau arī nav, jo tā tas ir paredzēts šajā pasaulē. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un tas jau, īstenībā, tas jau nav arī nekas šausmīgs. Tā tas vienkārši notiek. Cilvēkam vajag ēst. Jā, mums tajā vienā reizē arī bija tā reize, kad arī tā bišķīt tā kā viens pieaugušies, tad, kad bija tās aitas, viņš tā skaļi arī pateica, viņš nesaprot, kāpēc tas ir jārāda bērniem, viņš pēc kāda laika izgāja ārā. Ne, viņš neizgāja ārā. Izgāja, viņi tur bet viņš aizgāja projām. Viņš pēc pasēdēja, bet viņš aizgāja projām, un viņš tā kā... Viņš izrādīja protestu, ka par to viņa prāt nevajag runāt. Jā, bet tas jau normāli. Cilvēki ir tieši tā. Jo man liekas, ka viņš toreiz neaizgāja. Viņš nosēdās stūrīti, pēc tam un telefonā kaut ko rakstīja. Bet mēs skatāmies tie bērni, viņi to tajā brīdī... Jā, tāpēc, ka bērni saprot, ko mēs darām. Pieaugušie jau nesaprot, ko mēs darām. Jo pieaugušiem jau ir izveidojies apkārt tas stereotips un tas, kā ir pieņemts un kā vajag un ka ir lietas, par kurām ir jārunā un ir lietas, par kurām nav jārunā. Bērniem jau nav tabū. Viņi jau ik pa brīdim uzdod mājās tādus jautājumus, ka tu brīnies, kā viņš... tā ļoti vienkārši. No sirds pajautā. Viņam tiešām interesē. Pieaugušiem jau uzliktas jau kaut kāda tāda rāmīša ar it kā tādām lietām, par ko drīkst runāt un par ko it kā nedrīkst vai nevajadzētu. Katrā ziņā es nezinu, kā par to runāt. Bet mēs jau bērni ļoti labi saprot, ko mēs tur darām. Viņiem, es domāju, viņi to pašu katru dienu dara. Jā, viņiem būtu arī to tā spēlējās un tas viss. Es pat esmu uzaugusi tādā vidē, kur kā tu pasaki? Man arī liekas, ka kas mūsdienās ir, es skatoties savu bērnu. Viņam taču arī nav sajēgas pirms tam, kā īsti notiek šis process, piemēram, aitu kaušana, kā tiek iegūta gaļa, ko mēs ēdam, kā tiek iegūta šie piena produkti. Piens ir vienkārši balts dzēriens pakā, ko tirgo veikalā. Un man liekas, pirmkārt, ir tas vajadzīgs to izskaidrot, un otrkārt, pirms, ka tur nav viennozīmīgi atbildes, jā vai nē, kādu nokaut un apēst. Es pati meklēju šo jautājumu atbildes joprojām. Man liekas, ka ir būtiski uzdot un parādīt, kā iepazīstināt. Es esmu redzējis vairāk kārtīgi kā cūkas kauju, pati pat esmu vistas kāvusi, bet manuprāt ir, jā, lai nav tāda ilūzija, ka mēs dzīvojam kaut kādā ilūzijā. Iekšas. Sirdi.
Izrāde Baltā grāmata izpelnījusies arī starptautisku atzinību, saņemta Baltijas teātra festivāla bērnu žūrijas galvenā balva, un izrāde šogad tika nominēta arī Spēlmuņu nakts balvai kategorijā Gada izrāde bērniem vai pusauģiem. Vai es ieteiktu to izrādi arī, vairāk tomēr arī pieaugušiem apmeklēt? Es pieņemu, es biju 2 reizes, un abas reizes man interesi skatīsies. Un es varbūt, tas ir mans personisks viedoklis, ka nebūtu, es to neuzskatītu arī par bērnu izrādi, vai jums arī pašiem varbūt tā? Jā. Manuprāt, šī izrāde ir, man grūti iztēloties, protams, kā viņu ir skatīties no malas, jo es esmu tajā tomēr iekšā, bet tai pašā laikā es arī vēroju, piemēram, Jāni. Un katru reizi, kad es viņu vēroju, viņš man pārsteidz. Un pārsteidz tieši to manu iekšējo bērnu. Un, manuprāt, tieši tāpēc šī izrāde varētu būt brīnišķīga arī jebkura vecuma cilvēkam, kuram iekšā joprojām ir tas bērns. Un uzrunāt šo bērnu, nevis apslāpēt, kā mūsu ikdiena to prasa ļoti bieži. Un ka mēs varētu sarunāties šajā sirds līmenī, un tas ir, manuprāt, jebkurā vecumā svarīgi un būtiski. Jā, man liekas, ka bez problēmām pieaugušie varētu nākt skatīties. Tas būtu pat ļoti interesanti, ja būtu tikai pieaugušie. Jā, un stāstītu to, tas būtu ļoti interesanti. Es pat gribētu vismaz vienreiz pamēģināt, ka būtu tikai pieaugušie. Jo mums ir bijuši arī kaut kad, bet pietiekami, kad ir lielāki bērni, kad ir jau pamatskola ir bijuši, un tad ir pilnīgi citi cilvēki. Jo tad, kad ir mazāk bērni, tu tomēr, tā kā ar viņiem darbojies. Un ka tomēr ir tur kaut kādas tādas knifiņi, kā ar maziem bērniem darboties, kā viņus tā kā ieinteresēt, nomierināt vai kā. Tad, kad nāk lielāk, un cerēs ir pat tā, protams, ka tie lielākie nāk retāk, un tad tu cerēs tā automātiski sāc tā kā ar bērniem, un tad tu saproti, ka tu tā kā bišķīt pēc muļķi izskaties, un tad tu tā pēc pirmajiem teikumiem pēkšņi, tu saproti, kad tev vajag runāt ar viņiem tā kā normāli. Un tad, bet man ir tā bijis, ka es zinu, ka un pēkšņi tu saproti, ka viņi tādi lielāki, un viņi neķeķina pie katra tavu vārdu, bet viņi uzmanīgi ļoti klausās, un tad jau ir nopietna saruna. Man arī ļoti patīk tas, ka tad, kad mēs sākām strādāt pie šīs izrādes, mums bija daži tādi stāsti, kurus mēs līdz galam nespējām atslēgt tajā darbībā. Mēs nezinājām, kā atrast to aizrautīgāko veidu, kā izstāstīt šo stāstus. Un tad es atceros, es Jānim teicu, redzēs, šie stāsti beigās būs tie, kurus mēs visvairāk gribēsim stāstīt. Un brīnumainā kārtā tā arī notika. Jo tajā mirklī, kad to atrod, tas ir tāds, šīs profesijas tāds brīnumainais klikšķis. Tad, kad to atrod, tad uzreiz, liekas, viss dzīvē ir sakārtojies, rodas tikai prieks un aizrautība, kā darīt vēl to un vēl tā, un vēl var atrast tur kaut ko tādu. Un uzreiz, viss tā kā sakārtojas pa klucīšiem un aiziet. Kura tev ir tāda bijis tas stāsts? Man katrs stāsts ir vienmēr izaicinājums, jo katru reizi atnāk pilnīgi cits skatītājs. Un tā kā mēs šajos stāstos skatītājs vai tiešā veidā iesaistam vai ar viņiem sarunājamies, tad katru reizi tas priekš manis ir jauns izaicinājums un jauna saruna. Un vienmēr ir tas, kā panākt, lai šoreiz šī saruna būtu iedarbīga. Un tas ir tik interesanti. Jā, jūs jau pēc būtības arī tajā brīdī, kad iznāk, ka jūs tā auditorija viņu iesaistat, bet jūs nezināt, kāda būs viņa reakcija. Mēs novērojam, te var būt visdažādākie komentāri, rīcība, kā es teiktu, to galā ir kaut kāds bijis tāda mirkli, kad samulsina jūs vai pašiem liekas, tā, ka tas tā interesants interpretējums. Jā, sevišķi sākuma posmā jau katra izrāde bija pārbaudījums un likās, ka, bet jebkurā, nevar jau skaļi teikt tas, kas ir teikts. Bet ir bijuši tādi, ka tiešām ir bērni vienkārši, bet tur tad ir jau jautājums, uzreiz jau liekas diezgan traki, tad jautājums, kāds īdz tad bērniņš izskrējas, jo ir tiešām, man ir atsēdināti pietiekami diezgan nopietnām rūpībām, bet tie ir bērni, un tieši tajā brīdī, un tas arī ir tas, ko es esmu iemācījies,
lai ko viņš arī teiktu, uz bērni nekad nedrīkst dusmoties, tāpēc, ka bērni jau atkārto visu to, ko pieaugušie. Ja kādam kaut ko tu vari pārmest, tad tikai tiem pieaugušiem, kas viņam apkārt ir. Un tāpēc tas bērns ir un tik un tā. Un tas arī man tas pārbaudījums izrādē kaut kādā brīdī, tādas jau ļoti retas reizes jau šobrīd ir. Bet nekad nedusmoties uz bērni, ja viņš arī kaut kā, tur kaut kas viņam nepatīk vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Jā, man ir jau šī izrāde ir 3. pieredze strādājot ar bērniem un 3. izrāde strādājot ar Ingu kā režisori. Un tad es varu teikt tikai to, ka pareizā atslēga ir skaitlī 50 un tajā lielajā pieredzē, ko katrs bērns atnes man. Jo nekad nevar zināt, bet Jānim ir pilnīgi taisnība, ka vienīgais noteikums ir, ka tu nedrīkst dusmoties. Un nedrīkst dusmoties arī uz vecākiem. Un man vienmēr ir tā lielākais izaicinājums tajā, labi, ir šāda situācija, tas bērniņš ir, teiksim, agresīvāks vai viņš ir pārāk aktīvs, viņš nespēja nosēdēt, koncentrēties. Tad kā panākt no viņa to, lai viņš tomēr aizrautos ar to, ko mēs šeit darām? Un arī vēl papildus, kā mēs varētu varbūt parādīt to veidu, kā vecāki ar šo savu bērnu varētu arī tikt galā veiksmīgāk. Dzer, tā, tagad Dzer, tā, tur, tā, tagad rīnos. Laikam tās manas bērnu izrādes arī, kas ir tapušas to, tāpēc, ka man ļoti nepatīk tas, kas ir apkārt, vairumā novērojams, ka bet tas nav tikai bērniem, tas ir arī pieaugušajiem, bet kaut kā bērniem to vēl izteiktāk, manuprāt, var just, kad viss ir tikai tāds uz izklaidi tendēts. Un manuprāt, es gribu viņiem piedāvāt kaut ko citu, es gribu parādīt kaut ko, kas, manuprāt, ir vairāk vērtīgs, kas spodrina to baltumu, kas ir viņos. Parādīt kaut kādas citas vērtības, citas vibrācijas. Ja vajadzēja 2 pūru maisu ratos celt, tad palīgi meklēt viss negāja, ņēma maišelu klepī un ielika ratos pats. Tu būs maisas. Labi. Aiziet. Man ļoti patīk ar bērniem pašiem strādāt, un man liekas, ka tas ir, man patīk ar viņiem sarunāties ļoti līdzvērtīgi. Man patīk, ka es esmu tā kā reizē nolaisties, nebūt iedomīgam, un reizē viņu celt sev līdzi un runāt par nopietniem jautājumiem. Man liekas, ka tas ļoti interesanti ar bērniem runāt par nopietniem jautājumiem. Tā ir. Jo bērns īstenībā, bērnu auditorija, tā ir visgrūtākā auditorija. Man ir bijusi pieredze strādājot dažādās izrādēs ar dažādu vecumu mērķa auditorijām. Tad bērns ir vislielākais izaicinājums, jo bērns nespēja melot lielākoties. Ja viņš aizraujas, tad viņš aizraujas un viņš tev dod tādu pozitīvo enerģiju un tādu prieku pretī. Bet ja bērnam paliek garlaicīgi, tad tu neko nevar izdarīt, tad kaut kas ir jāmaina un tas atkal jauns izaicinājums. Un ja bērns pārdzīvo, tad viņš pārdzīvo. Ja bērns ir vienkārši, aizrāvies ar kaut ko, tad viņš ir aizrāvies un viņš tajā nekautrējas. Viņam nav tās uzliktās barjeras un tās robežas. Un katru reizi šie bērni, viņi atverās un caur viņiem arī es atveros. Un notiek tāda enerģijas miedarbība, kas ir vienkārši brīnišķīga. Es katru reizi izejot ārā pēc izrādes jūtos piepildīt vienkārši. Tas ir ļoti jauks stāsts. Es tieši šodien dzirdēju no vienas skatītājas, kas bija
pirms dažām nedēļām šo izrādi. Un viņa teica, ka novērojas tādu situāciju, ka pirms izrādes atnāk ģimene, māte, tēvs un 2 bērni, un var redzēt, ka starp māti un tēvu ir noticis kaut kāds konflikts. Dusmu zibeņi lido, bet, protams, viss ir pieklājības robežās, bet savukārt izrādes laikā šī ģimene ar katru mirkli un tieši vecāki atvērās, satuvinājās un no izrādes gāja prom pilnīgi cita ģimene. Tiešām ģimene, kuri bija mīlestības, prieka un gaišuma pilni. Man liekas, tas taču ir tik brīnišķīgi. Man kā režisoram kaut ko tādu dzirdēt, tas ir milzīgs. Es nevaru aprakstīt to prieka sajūtu. Reizē pār šo ledu pārlaidās uguns mirdzums. Un bija dzirdami domīgi dūkuļi, it kā no apakšzemes kaut kas laustos uz āru. Jāni, dūkuļi? Vecais tēvs Ducina lielie teica, būšot lietus. Vecais tēvs. Šis vecais tēvs man likās tik tūs. Es būtu ar mieru ķerties šim vecam tēvam pie rokas un slīdināties mākoņu virs tieši tāpat kā viņš. Bet, kad mākoņi celās augstāk, uguns sāk šauties kā pātaks pa gaisu. Un vecais tēvs vārās tā, ka logiem rūtis dārdēja. Tad, kad es ierāvas viens pats savā kaktā palīdzēja sekas,